Es esmu Edgars Meidnis, es esmu ārsts homeopāts un arī pediatrs, un šodien es gribētu parunāt par augu pumpuru ekstraktiem. Tad augu pumpuru ekstrakti, viņi pēc juridiskā iedalījuma ir uzturu bagātinātāji, bet es gribētu viņus tomēr vairāk attiecināt kā tādus, es viņus gribētu saukt par preparātiem, tāpēc, ka tie ir nevis tā kā papildināt to, kas trūkst organismā, bet viņš faktiski ir tāds vairāk regulējošs. Ja, un šobrīd ir pieejami 4 dažādi veidi. Ja, viens ir monopreparāts, tas ir baltais āmulis, un tad ir preparāts sirdī, tad ir preparāts mikrocirkulācijai un ir preparāts sievietēm cikla regulēšanai un cikla dažādu problēmu risināšanai. Pumpuru preparāti, viņi ir lietojami iekšīgi un viņus var lietot faktiski jebkurš. Viņus var lietot bērni, pieaugušie, veci cilvēki un tā skaitā arī tie, kas lieto homeopātiju, jo šie preparāti ar homeopātiskiem preparātiem, viņi, kā saka, nekaujās. Protams, ka viņi visi ir tīri, bez kādiem ģenētiski modificētu augu pieaukumiem, un, protams, bez dažādām toksiskām piedevām un sastāvdaļām. Jā, vienīgais, kas tur ir iekšā, tas ir konkrēti augu vai augu maisījuma, teiksim, ekstrakts un spirts kā nesējviela. Pirmais ekstrakts ir augu pumpuru ekstrakts, kas saucās višjofī, un tas ir baltā āmuļa ekstrakts. Viņu var lietot cilvēki, kam ir arī mikrocirkulācijas traucējumi, ar paaugstinātu asinsspiedienu, cilvēki ar pārsitieniem sirdī, ar dažādām sklerotiskām izmaiņām organismā, tas nozīmē arī veci cilvēki, ar trofiskām čūlām, ar dažādiem nedzīstošiem procesiem. Nākošais preparāts, par ko es gribētu pastāstīt, ir pēc nosaukuma, viņš ir mikroven. Tas ir preparāts, kas ir domāts mikrocirkulācijas dažādu problēmu risināšanai. Sīko kapilāru caurlaidības uzlabošana, tā skaitā audu apasiņošana un skābekļa apgāde. Tā skaitā arī dažādi trombotiski efekti, ja, trombotiski efektu novēršana, tur, kur ir kāda mikrotrombiņa veidojās. Šo preparātu var lietot diabētiķi ļoti labi. Šo preparātu var lietot veci cilvēki, tiem, kam ir kādi jau vecuma noteikti procesi, tā skaitā trombotiski, tā skaitā sklerotiski. Šo preparātu var lietot galā arī sportisti. Jā, tāpēc, ka viņiem ir ļoti būtiski audu, šo kapilāru, mazo asinsvadu caurlaidības uzlabošana, audu apasiņošana, tā skaitā sirds muskuļu apasiņošana, tā skaitā muskuļu apasiņošana. Šis preparāts uzlabo arī nieru caurlaidību, nieru darbību. Tad trešais preparāts saucās menstruofī. Preparāts ir paredzēts sieviešu veselības atgūšanai vai sieviešu veselības uzlabošanai. Viņu varētu lietot meitenes, sievietes, tās, kam ir cikla neregularitāte, tām, kam ir stipras asiņošanas, tām, kam ir dažādas, teiksim, sāpīgas mēneša reizes, respektīvi ar dažādiem diskomfortiem un dažādiem, varbūt arī iekaisīgiem procesiem sieviešu orgānos, tas ir olnīcās un dzemdē, pie faktiski jebkura diskomforta, kas ir sievietēm un meitenēm mēnešu reižu laikā. Un ceturtais preparāts saucās Cuorefī. Šis preparāts samazina augstu spiedienu, palielina zemo spiedienu, uzlabo sirds muskuļu funkciju, uzlabo sirds muskuļu apasiņošanu. Tā skaitā viņam ir arī antitrombotisks efekts, ja, tur, kur ir dažādas, teiksim, sirds išēmijas, viņi varētu lietot. Cuorefī preparātu var lietot arī tie cilvēki, kas ir pārslimojuši infarktu, pārcietuši infarktu un tad atrodas pēc infarkta rehabilitācijas procesā. Tad šis preparāts viņš varētu palīdzēt šo procesu pātrināt un uzlabot.
Fitoembriju ekstrakts var iegādāties Rīgas homeopātiskajā aptiekā, noteikti arī pie homeopātiskās aptiekas partneriem. Un nobeigumā es gribētu cilvēkiem un skatītājiem novēlēt to, lai viņi rūpējās par savu veselību, rūpējās par sevi, rūpējās par savām emocijām un rūpējās par savu, tā teikt, emocionālo labklājību.